Sveiciens šodienā! Nu, reku mans dvēseles zieds šodien atplaucis ir magone. Gēnu atslēgas tā tad ir Ričarda Rada metode. Viņš gan to arī nesauc par metodi, tas ir drīzāk arī tāds tā kā, nezinu, jau varbūt pat dzīvesveids, kad tajā visā iedziļinās un caur to darbojas. Ar vienmēr sakot, mums katram ir laiks, kad mēs esam dzimuši, un šis dzimšanas laiks, ar to mēs varam izrēģināt savas gēnu atslēgas. Un, ko tad nozīmē šīs gēnu atslēgas? Gēnu atslēgas ir, ir 64 arhetipi, kur 8 dažādas enerģijas pašas ar sevi savā starpā veido 64 arhetipus. Jūs jau noteikti zinat, tāpat kā astroloģijā, konkrētas planētas ir konkrētās zīmēs, tāpat arī tas šeit ir, tas arī viss ir savā ziņā balstīts uz astroloģiju. Un priekš kam tad tās gēnu atslēgas ir vajadzīgas, jo tas, viņas stāst par to, ka mūsos katrā ir ieslēgta gaisma. Un mums ir tā gaisma katram mazliet cita. Un tad, ja mēs transformējam savus ēnas, un viņas pārvēršam par dāvanām, un visbeidzot tas kļūst par mūsu dvēseles piepildījumu. Tādā veidā mēs varam atslēgt šo te iekapsulēto vai ieslēgto gaismu, kas atrodas mūsu DNS. Tātad, un nometnē būs iespēja tam visam pieskarties, un es labprāt jums parādīšu, kā to visu atklāt. Un tāpēc būs arī vajadzīgi tavi dzimšanas dati, ja tu izvēlēsies pieteikties nometnē. Un nevilcinies un drīz to paziņo mums, tāpēc, ka ir tikai 14 vietas. Laipni aicināts!